Optibet hokeja līgas sezona, kurā savā starpā sacentīsies laukuma saimnieki. Liepājas hokeja komanda un Elektrēnu enerģija. Uzreiz saskatīju 8 spēlētājus, kuri savu laiku ir spēlējuši Liepājas rindās. Pirmais metiens un pirmie gūtie vārti. Gols! 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 1-0. Šeit arī ir uzauguši. Ja mēs atceramies tādu 3 sezonu seno vēsturi, vēl viens moments pie Ļubu vārtiem. Tā netika izmantots, spiediens turpinās. Ļauj enerģija iziet no viņa zonas, nu nav ātri pārēja. Un ripa pie Liepājas vārtsarga. Mihails Valentam. Ātri pārēja, piespēl vārtu priekšā. Bīstamīgi. Šeit lielisks vārtos Ļubis, 35. numurs un 2-0. Nu, nepaspēt ideāli ieņemt vietu vārtos Ļubis. Bija arī vairāki pazīstami hokeisti, turklāt no Latvijas. Šeit iespēja uzmest, tas tiek darīts un samazina rezultātu starpību enerģijas vienībā. Nu, pārāk pasīvi mainieki šeit spēlēja. Nu, mēģina plaši spēlēt. Liepājas hokeja komanda. Spēl vārtu priekšā. Metiens no tuvas distances. Vietā Laurīns Ļubis. Visam piespēlēm. Viltīgi. No nērtās puses vēl viens izpildīts metiens. Vilnim šeit metiens no laukuma vidus zonas. Nu, kāpēc ne? Rudolfs Laivinieks. Un 3-1. 3-1. Trešdaļas izskaņā atjauno laukuma saimnieku 2 vārtu pārsvaru. Un šķita varbūt jau iepriekšējā epizodē, ka moments 6 komandas iekļūst izslēgšanas spēlē. Pirmās 2 vietas brīvas, sāks ar pusfināliem, un šeit kritiens guva vārtus un Prizma. Nu, neteiksim, ka negaidīt. Jā, uzvara nav negaidīta, vārtu starpība bija negaidīta, 7-0 viduszonā. Tālu piespēle, aizmugurs nav, izgājums 1-1, gols, gols, gols! Piecas minūtes aizvadīts otrajā periodā. Licionēls izmēģināja laimi. Meta tuvējā augšējā vārtu stūrī. Un ir arī 5. gols. Nu ko, vai nevajag pusminūtes pārtraukumu, vai vārtsargu maiņu. Un viņš ir asistents status. Es gribēju teikt kapteiņa asistents status, līdzīgi kā arī Kārlim Ozoliņam. Un 6-1. Nu, kur enerģija? Kur enerģija ir enerģija? Ļoti operatīvi strādā mums arī protokols, šeit pretuzbrukums. Riskant nospēlē Ļubis. Paliek bumba, atvainojos Ripa. Nu, kaut kur arī man parādās kāda epizodī kļūdīt, ja. Un šeit veidojās neliels savainojums šķiet Metju Goldam. Jā, 17. numurs uzbrucējs pamet laukumu, bet kamēr es jums to stāstu, liepainieki panāk jau 7-1. Nu, rezultāts paliek ar vien nepieklājīgāks šajā mačā. Ar skaistiem cipariem. 5 minūtes otrajā periodā, ko spēlēt. Metiens. Vārtsargs nevisai pārliecinoši nospēlē šajā situācijā. Pauļus Gribauskis. 18. numurs un arī ļoti ātri realizē. Laukuma saimnieki šo vairākumu, būtiski 10 sekundes pagāja, lai Krūmiņš kapteinis brīvs labajā flangā tagad. Un šeit praktiski jau līdz
tukšiem vārtiem izspēlē Mainieku šo kombināciju. Ozoliņam bija pašam nebūtu sliktāka pozīcija. Un vēl viena tāda neprecizitāte. Jāsaņemās. Ilgi tur ripu Zīle. Svārs. Visai ērta piespēle. Metiens, gols. Zīlēm Svaram piespēle. Visticamāk apiem šajā golā. Turnīrs. Cerams arī ar interesantu pirmo līgu. Tā kā Ozoliņš un ripa pie vārtsarga. Hokejs Liepājā atgriezies ar gana lielu vērienu, ar daudz notikumiem ārpus hokeja.